nosita mērkaķi, viņu nosita citi mērkaķi, jo viņš bija numur viens pats labākais starp citiem mērkaķiem. Viņu nosita mērkaķi, viņu nosita citi mērkaķi, jo viņš bija numur viens pats labākais starp citiem mērkaķiem. Tas notika Āfrikā, kurā dzīvoja gudrs mērkaķis. Viņš apņēmās izpildīt diža mērkaķa misiju. Viņš uzcēla baznīcu, viņš apņēma skaistu līdaku. Viņš nosita ziloni, jā, viņš nosita vecu ziloni. Un pārējie skatījās un brīnījās, kā tas var būt. Mēs mērkaķi kā banāni, tādēļ visi būsim vienādi. Viņu nosita mērkaķi, viņu nosita citi mērkaķi, jo viņš bija numur viens pats labākais starp citiem mērkaķiem. Viņu nosita mērkaķi, viņu nosita citi mērkaķi, jo viņš bija numur viens pats labākais. Rezumē, vai mērkaķis uzcēla baznīcu? Jā, skaistu mērkaķu baznīcu. Vai mērkaķis apņēma līdaku? Jā, skaistu dīķa līdaku. Vai mērkaķis nosita ziloni? Jā, vecu džungļu ziloni. Vai mērkaķis ir labākais? Jā, viņš bija labākais, jo viņu nosita mērkaķi,